Sveiki visiem savu YouTube kanālu pašā sākumā, pirms 3 gadiem. Vienā no video es jau stāstīju par augsto silto dobi, kur izgatavoju no bruģakmens atgriezumiem. Vispār šāda tipa dobis sauc par siltajām, jo to pareizas darbības pamatā ir rupjās un smalkās organikas sadalīšanās process, kura laikā izdalās liels daudzums siltuma. Pievērsiet uzmanību, cik ļoti uzkars tikko nopļautā zāle. 70 grādi, un tas nav joks. Ja pēkšņi atslēgs gāzi, tajā pat var pagatavot karstus ēdienus. Savā siltajā dobē es nolēmu izmantot vēl kaut ko, proti akmens īpašību uzkrāt dienas laikā saules siltumu un atdot to vēsā naktī. Domāju, daudz ir pamanījuši, ka veģetācija masīva akmeņu tūmā aug daudz spēcīgāk. Tas ir tieši ar to saistīts. Mūsu līdzenajā apvidū dabīgo akmeņu ir maz, tāpēc nolēmu tos aizvietot ar mākslīgiem akmeņiem. Pie mākslīgiem akmeņiem var pieskaitīt, piemēram, bruģakmeni. Toreiz bija vēl viens mērķis – izmantot lieko, kur žēl izmest, bet ietves jau tāpat ir pietiekami bruģētas. Par laimi barikādas celt nav nepieciešams. Revolūcija mūs nedraud. Politikā pie mums viss, kā vienmēr, ir mierīgi, jo diktatūra ir mūsu zīmols. Efekts pārsniedz visas cerības. Par šo tēmu izlaistais video, ņemot vērā mana YouTube kanāla toreizējo jaunību, savāc tikai pieticīgs gandrīz 40 000 skatījumu. Un līdz ar to šo vērtīgo informāciju neizdevās nodot patiešām plašām dārzkopju masām, kuru ir daudzi miljoni. Žurnāla pats sev meistars lasītājiem paveicās vairāk. Redaktors uzreiz saskatīja būtību un, iedvesmojoties no video, uzrakstīja rakstu. Ko tur daudz teikt? Protams, man tas ir patīkami. Nopietns žurnāls no ievērojams izdevniecības novērtēja šo ideju. Bet es zinu, joprojām ir cilvēki, kuri vēl aizvien nezina, kā panākt maksimālu efektu īpaši riskantās lauksaimniecības zonās. Kāds ir manas dzimtās Baltkrievijas klimats, ko nesenā pagātnē sauca par mūža zaļo tomātu zemi? Оба-на! Ну, не знаю. Нормально для белорусского. Bet laiki mainās, un es laužu stereotipu, ka mēs Baltkrievi ēdam tikai kartupeļus. Ne tikai. Mēs ēdam arī bietes, burkānus, ķirbjus. Tātad, kad brālīgā kaimiņa dienesta pēkšņi ievieš embargo, atņemot saviem pilsoņiem lielisku delikatesi, un ar siltajām dobēm mēs vispār varam ievērojami paplašināt ēdienkarti. Sieva ir malača un neļāva apstāties tikai pie vienas. Uzstāja nākamo izveidot no sarkanā ķieģeļa atliekām, bet pagājušajā gadā dobi no baltā ķieģeļa atliekām. Tāpēc ar galveno mērķi dalīties ar lieliski sev pierādījušu metodi ar vēl lielāku dārzkopju skaitu, kā arī lai pastāstītu par izmaiņām, kas ievies šo gadu laikā, piedāvāju noskatīties jaunu video. Tā teikt, metodes uzlabojums. Iepriekšējās dobēs es pārāk dziļi rāku, kā rezultātā tika iztērēts daudz ļoti vērtīgas, gan rupjas, gan smalkas organikas. Putru ar sviestu nesabojās. Taču racionālu dārza resursu izmantošanu neviens nav atcēlis. Bet svēta vieta tukša nepaliek. Un mums izsūtīto kurmju mājvietu ieņēma nekaunīgā peļu tauta. Kurmji vienkārši raka alas, bet peles rīkojās bez jebkādiem noteikumiem. Tagad viņi bieži uzbrūk virszemes dārziņam ar saviem reidiem. Un kad izdodas apdulties, pasauļoties, brīnies par viņa nekaunību. Ir arī plus. Alas ir dziļas un siltas, tāpēc peles rudenī un ziemā nemaz nemēģināja tikt mājā. Tieši šāds flīžu vai ķieģeļu klāšanas variants pārsteidzoši ir sevi ļoti labi pierādījis. To es noskatījos kādā amerikāņu video. Tādā veidā tika veidota puķu dobe, nekāda javas. Tiek izmantots gravitācijas princips. Zeme kā masīvāks objekts pievelk mazāk masīvu objektu – ķieģeli. Domāju, ka tas nav amerikāņu izgudrojums kā Tesla un Ilona Maska SpaceX. Šādā variantā viss stāv diezgan stabili. Vispār jaunas siltās dobes izveide lieliski var apvienot ar kārtības ieviešanu pagalmā. Man lieliski noderēja nederīgās dēļi no paletēm. Derīgie tika izmantot voljēra grīdai, bet nederīgie pašā siltās dobes apakšā. Tie neļaus augstumam nākt no zemes dziļumiem un kalpos kā ļoti rupja organika. Tāpat kā rupju organiku, izmanto arī pussapūšas pagalas no malkas grēdas apakšējās rindas. Lieliski darmīza var izmantot arī mulču, kas palikusi pēc krūmu un koku apgriešanas.
Viss tiek pārkaisīts ar izrakto augsni. Tālāk pārējām pie mazāk rupjas organikas, kas ņemta no komposta kaudzes augšas. Viss atkal tiek pārkaisīts ar augsni un bagātīgi aplaistīts. Pēc tam izmanto komposta kaudzes vidu un apakšu, un tas ir smalka organika un tīrākais humuss. Darboties dārzā labāk bez fanātisma. Ja nepaguvāt visu vienā dienā, nekas traks, rīt būs jauna diena. Cenšos pakāpeniski mainīt dažas padomju laika atavismus, kad darba mēraukli bija nogurums. Savukārt labās lietas no savienības gluži pretēji ir vērts pārņemt. Bet vakar var pavadīt pagatavojot kaut ko ļoti garšīgu, piemēram, bulbaņu kišku. Tā pie mums sauc kartupeļu desiņas. Zemi no dobes sajaucam pretējā secībā tās izņemšanai. Tas nozīmē, ka pēdējo virsū uzber velēnu. Tādā veidā nenotiks baktērija apmaiņas starp augsnes apakšējiem un augšējiem slāņiem. Šāda apmaiņa tiek uzskatīta par kaitīgu dabiskai organiskajai lauksaimniecībai. Kurmji mēģināja atgriezties, bet okupāti tos ātri atspieda. Ar savu cīņu es izraisīju aneksiju, paplašinot šķūņa peļu valdījums arī uz dārzu. Vai ir vērts cīnīties ar pelēm dārzā, mēs vēl neesam izlēmuši. Galu galā Eiva iesaka visiem dzīvot mierā un saskaņā, ja starp tautām dēļ apšaubāmu politiķu un oligarhiem pagaidām valda arvien lielāka naidīgums. Jādraudzējās vismaz ar dzīvniekiem. Es viņiem dodu barību, bet viņi man draudzību un kalpošanu. Neskatoties uz to, ka vēl ir palikuši daži darbi pie dobes. Man nāks ļaut sievai stādīt stādus, jo es nevarēju izturēt kritiku par manu ilgo gatavošanos pirms darba sākuma un kā rezultātā termiņu kavēšanu. Stādi ir savā vietā, un es turpinu. Dēļus vēlams nolīdzināt, vai kā es, apstrādāt ar leņķa slītmašīnu, tautā saukt par bulgarku ar lameļu disku. Vēl var pārklāt ar aizsargājošu antiseptisku sastāvu. Mūsdienās to izvēle ir liela. Video par pirmo dobu ievietoja kā ierakstu vienā no sociālajiem tīkliem ar ļoti radošu domājošu auditoriju. Toreiz ieraksts izraisīja milzīgu rezonanci. Un daudz paredzēja, ka šādas dobas nenoturēsies pat pusgadu, jo vajagot betonēt, armēt un tā tālāk. Bet pirmās jau sagaida 4. sezonu, un dīvāni kritiķi ir izgāzušies. Apakšējo ķieģeļu rindu notur zeme, augšējo notur zeme un dēles, tāpēc tā nevar izjukt. Betons un java netiek izmantots, tātad arī nekas nevar saplaisāt. Vecās dobas, kas bija norobežotas tikai ar dēļiem, vairs nedara, un es piedāvāju sievai nomainīt dēļus pret jauniem, bet viņi saka, nē, meklē ķieģeļus. Un es jau nožēloju, ka pirms 10 gadiem atteicos no 500 ķieģeļiem, kurus kaimiņš pēc savas būvniecības beigām atdeva par velti. Sievas tēvs, kurš mums arī iemācīja mīlēt organiskās dobas.
Redzot manu racionalizāciju, tagad viņš vispār ķieģeļa dēļ nolēma ziedot veco pagrabu savā lauku rezidencē. Nu un pareizi, kāpēc vajadzīgs pagrabs, ja raža ir maza? No ārpuses skrūvē ar pašvītņojošām skrūvēm, iešpusē izmantoja stūrus, kas paredzēti iebūvējamo skāpju montāžai. Iepriekšējās dobes bija garāks, tāpēc izgatavoja vairākas centrālās saites no armatūras atgriezumiem ar piemetinātiem uzgriežņiem. Šajā dobē mēģināšu iztikt bez tām. Lūk, tāda nu ir tie pīrāgi, ja pareizāk sakot dobes. Tāpēc lieciet lielo īkšķu uz augšu. Dalieties ar šo informāciju, kur vien iespējams. Abonējiet man kanālu. Nospiediet arī zvaniņu, un tad es jūs noteikti informēšu. Paldies!